Pažetē ir lēciens no vienas kājas uz otru kāju. Lēcienu var izpildīt, atverot strādājošo kāju vienā no pamatvirzieniem. Pirms lēciena vienlaicīgi ar demi-plijē 5. pozīcijā strādājošo kāju atver vienā no pamatvirzieniem. Tam seko tūlītais atspēriens ar pamatkāju uz augšu. Lēciena augstākajā punktā strādājošā kāja ir nostiepta, pamatkāja ir sur le coup de pied dessus vai dessous, tas ir uz strādājošās kājas potītas priekšā vai aizmugurē. Lēcienu pabeidz ar strādājošo kāju demi-plijē un pamatkāju sur le coup de pied dessus priekšā vai dessous aizmugurē. Izpildot lēcienu en dehors, strādājošo kāja lēciena sākumā ir 5. pozīcijā aiz muguras, lēciena beigās pamatkāja ir sur le coup de pied dessous uz potītas aizmugurē. Izpildot lēcienu en dedans, strādājošā kāja lēciena sākumā ir 5. pozīcijā priekšā, lēciena beigās pamatkāja ir sur le coup de pied dessus uz potītas priekšā. Kustību izpilda, lai attīstītu dejotāja centra izjūtu, koordināciju, pēdu spēku, kāju tehniku, veiklību, lēcienu augstumu un vieglumu. Lai pažetē būtu kvalitatīvs, gaisā ir jācenšas nostāties uz kājas. Var iztēloties, ka kaut kam ir jāpārlec pāri vai jāuzlec, piemēram, uz krēsla.